Sveiki! Mani sauc Liene Brūns. Uz šīs planētas jau dzīvoju 25 gadus. Esmu dzimusi un augusi Austrālijā un studējusi Nīderlandē, bet sirdī allaži tiekusies pēc Latvijas. Un te nu es esmu, saupojusies Austrālijas karstos vējus ar dedzīgu vēlmi izprast, ko pasaulē spēj dot cilvēki, kam asins ritē Latvijā. Misija Latvietis ir mans ceļš uz mūsu nācijas varēšanas apliecinājumu un uz mūsu spēka apzināšanos. Vairāk kā 20 podcastu sērijās sarunājos ar bezgali interesantiem un jaudīgiem tautiešiem, kuri ar savu talantu un darbu nes Latvijas vārdu pasaulē. Tās ir sarunas par dižanu varēšanu, par savu ceļa atrašanu, par grūtību pārvarēšanu, par iedvesmu un par tiekšanos pretī saviem sapņiem. Šodien mēs sarunājamies ar Edgaru Rimkeviču, Latvijas valsts prezidentu, lai saņemtu ceļa maizi Misija Latvietis projektam. Es vēlējos paprasīt, kas ir nākotnes latvietis un kā jūs redzat Latviju nākotnē? Nākotnes latvietis, es domāju, ir tāds ļoti viegli atbildams jautājums. Te esam visi mēs. Mūsu izvēles, ko darīt šodien, kādā veidā attīstīt valsti, ko darīt pašiem, lielā mērā arī noteiks, kādi mēs esam. Es domāju, mēs būsim daudz zinošāki, gudrāki, specializējušies darīt lietas, kuras mums patīk. Mēs pilnīgi noteikti, protams, daudz lietas izdarīt. Galvenais ir šobrīd katru vakaru neaiziet savā viensētā, neieslēgties, bet mēģināt domāt visiem kopā, kā padarīt to valsti labāku. Jo tas ir tas, kas mums bieži vien traucē. Mums liekas, ka mēs vienatnē visu, protams, spējam un daram. Jā, varbūt kaut kādā noteiktā lietā, bet kopā mēs varam izdarīt vairāk. Labvakar! Man tiešām patiesis gods un prieks atklāt 8 stāstu sēriju Misija Latvietis ar šo skaļo un spēcīgo nosaukumu ar tieši tādu, kādi mēs arī esam. Drosmīgi, spējīgi un lielus darbus daroši. Mēs esam digitālajā laikmetā un ir daudz dažādu iekārtu, mehānismu, rīku, mākslīgais intelekts tā skaitā, bet ir viena īpašība, kas atšķir mūs no mākslīgā intelekta un mehānismiem, viena īpašība, kas atšķir divas personības vai cilvēkus šķietami līdzīgām lietām, šķietami līdzīgus fiziski, pēc izglītības, pēc kapitāla, pēc vietas, kur viņi ir. Tas ir gribas spēks. Gribas spēks ir tas, kas padara atšķirību starp ikdienu un panākumu. Gribas spēks uzņēmējiem ir tas, kas padara jaunus uzņēmumus un produktus reālus mūsu plauktos, ko mēs varam nopirkt, un aiz jūrām, ko mēs varam pārdot. Gribas spēks ir tas, kas mums ļauj pārvarēt grūtības. Jo neizbēgami tas, kas dara, tas arī dažreiz kļūdās. Gribas spēks tas, kas mums atļauj atrast jaunas zināšanas, spējas piecelties un izdarīt vairāk un vēl lielākus panākumus. Mēs bieži vien mīlam salīdzināt sevi ar ārvalstīm un meklējam piemērus tur, bet patiesībā mēs paši esam piemērs citiem un pirmkārt jau paši sev. Šis stāsts Misija Latvietis ir par piemēriem, par mums, par mūsu gribas spēku, mūsu panākumiem un izdarīto. Tāpēc es novēlu jums iedvesmas pilnu šo vakaru ar 8 stāstu sākumu un novēlu, lai katrs atrod savu stāstu un savu seriālu turpinājumu Misija Latvietis.